Hei, skatītāji, mēs esam atpakaļ pēc malas reklāmas pauzes, raidījums Tautas balss, un mēs turpinām. Arī pēdējo dienu laikā ļoti daudz varam pārliecināties, ka mūsu valstī ir tik daudz nesakārtotas lietas un ka varas iestādēm par cilvēkiem ir nospļauties. Šodien mums ir liels prieks stāstīt arī par kādu ļoti priecīgu un labestīgu notikumu. LNT šova Latvijas zelta talanta 2010 uzvarētāja Iela Vingrotāja Valmierā vājdzirdīgo skolā, kā paši solīja, ir uzcēluši īpaši Iela Vingrošanai paredzētu sporta laukumu. Un to viņi paveic pateicoties savai uzvarai un iegūtajai naudas balvai. Ko Iela Vingrotāji ir paveikuši un ko vājdzirdīgiem bērniem nozīmē tas, ka viņi varētu būt vieni no Iela Vingrotāju komandas, par to būs mūsu nākamais priecīgais stāsts. Pagājušā gada LNT veidotajā talantu konkursā Latvijas zelta talanta 2010 uzvarētāja Lauras Plūca Iela Vingrotāja. Titulu Latvijas zelta talants 2010 ir un 5000 eiro no Latvijas neatkarīgās televīzijas. To visu saņem 5, 4, 3. Ielu Vingrotāji! Ielu Vingrotāji vienojās vienā kopīgā mērķī popularizēt spēcīga, varoša jauna vīrieša tēlu un iedvesmot citus jauniešus labiem darbiem. Pēc uzvaras šovā Ielu Vingrotāju ģimene apsolīja iegūto 5000 eiro lielo balvu izmantot, lai Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolā izveidotu kvalitatīvu sporta laukumu. Beidzot, ilgi gaidītais sapnis ir piepildījies. Bērniem ir ļoti liels prieks, ļoti ilgi gaidījām šo notikumu un dzīvojām līdzi, viss, kā tas ārā te top, un priecājamies par Māri Šlēziņu, kurš ļoti bieži bija skolā topot šim projektam. Tā kā esam visi patiesi priecīgi. Fantastiski, tiešām ļoti emocionāli prieks, ka šis posms ir noslēdzies ar pozitīvu rezultātu. Esam izdarījuši to, ko esam apsolījuši, un tiešām liels prieks. Paldies visiem, kas bija klāt, paldies vājdzirdīgajiem, īpaši paldies gribu pateikt diviem cilvēkiem, tas ir Pāvils Hotims un Jānis Matisons. Paldies viņiem, viņi zina par ko. Visiem paldies visiem, kas par mums balsoja, kas atbalstīja mūs, un tiešām šie ir svētki ne tikai mums, bet šie ir mūsu kopīgie svētki. Neviltots prieks bērnu sejās, Ielu Vingrotāju gandarījums par paveikto, valmieriešu lepnums virmoja gaisā, baudot bērnu sarūpētos priekšnesumus, atzīmējot šo notikumu, ierokot zemē goda plāksni, kas vienmēr atgādinās par paveikto. Es domāju, ka prieks ir ļoti liels, īpaši prieks, jo mums arī šis laukums īstenībā nebija piemērots šādai Ielu vingrošanai, un tagad mēs varēsim ar to nodarboties turpmāk vēl aktīvāk. Es domāju, tas ir, protams, audzēkņu fiziskajai attīstībai, un arī par cik mums ir internāta skola, tad mums ir daudz brīva laika un pēcpusdienās ar ko nodarboties. Tā kā, jebkāda veida iespēja attīstīties, sevi veidot. Māris un arī citi Ielu vingrošanas sporta biedrības puiši priecēja skolēnus ar paraugu demonstrējumiem uz jaunu uzstādītajiem vingrošanas rīkiem. Un, kā saka pats Māris, šī noteikti nav vienīgā reize, kad Ielu vingrošanas saime viesojas Valmieras vājdzirdīgo skolā. Noteikti mēs turpināsim ar viņiem darboties. Viņi jau mums ir kļuvuši īpaši, viņi ir tagad mūsu draugi un viņi ir līdzdalībnieki tik lielam notikumam. Es domāju, ka viņiem tagad ir labāks laukums nekā mums Rīgā. Līdz ar to arī es domāju, ka mēs noteikti izmantosim iespēju pavingrot ar labu kvalitāti arī pie viņiem šeit kopā ar viņiem. Ielu vingrotājs un mūziķis Kaspars Zlidnis jūtas patiešām no sirds aizkustināts par to, ka beidzot izdevies realizēt loloto un neslēpj, ka pat lieliem vīriem, darot šādus darbus, sariešās asaras acīs. Tā sajūtas ir izjūtas, pareizāk sakot, ir grūti noraksturot, jo mēs ar Māri vairākas reizes esam runājuši un arī pirms zelta talanta šova fināla gājām pa Lāčplēša ielu, starp citu tieši fināla dienā, un abi divi no kurienes bijām tik ļoti sajūsmināti vispār par to, ka dzimusi ideja ir. Kā vispār pavērst to finālu un ko mēs gribam ar to visu Ielu vingrošanu vispār izdarīt. Un tie brīži, kad mēs ar Mārtu esam kopā runājuši, mēs divi veči pieauguši vienkārši bieži vien tā jūti, ka tūlīt apraudāsies abi divi. Vai tās ir prieka asaras, vai tās ir tādas sajūsmas asaras, vai tādas tiešām rezultātu un uzvaras asaras. To nevar pateikt, kas tas viss kopā ir, bet tās patiešām ir neaprakstāmas izjūtas, kad vienkārši pieauguši veči stāv un bimbā. Kaspars priecājas, ka izdevies iepriecināt un motivēt jauniešus labiem darbiem.
gan mūzika, gan sports, tā vienotība. Nu, teiksim tā, man šī ir medus maize manai dvēselē, jo šeit šodien bija viss, ko gribās vispār cilvēkam. Te bija mīlestība, te bija mūzika, te bija sports, te bija vienotība. Un tas ir tas, kas raksturo visu šo pasākumu. Tāpēc paldies visiem, protams, kuri atbalstīja un kuri ļāva notikt svētkiem un turpinām darīt labu. Darīt labu no cilvēkiem nemaz neprasa tik daudz, un gūtais gandarījums neļauj slēpt smaidu. Rūta Čivča, Imants Zaķītis, Tautas balss.